Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Mani sauc Līga, un es strādāju uzņēmumā Picano Baltics. Un es varu pastāstīt par savu pirmo dienu savā darba vietā, un kā tad es viņai sagatavojos. Es sagatavojos ar jau iepriekšējā dienā, kārtīgi izplānojot to, ko es vilkšu, kā es izskatīšos un kā es nokļūšu līdz savai darba vietai. Protams, ir svarīgi izplānot ar transportu, ar kuru es braukšu uz turieni. To es arī izplānoju, lai sanāktu tā, ka es būtu 10 minūtes pirms tam jau darbā, lai es atstātu labu iespaidu, jo tas ir ļoti svarīgi pirmajā dienā ierasties laicīgi, parādīt sevi no ētiskās pareizās puses un pārplānoju arī jautājumus, kurus uzdošu pirmajā dienā, lai nebūtu nekādu neskaidru jautājumu un lai savā stresa situācijās nezaudētu apzinātību. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.